funkcijām ar savu, teiksim, šo, un arī pats savus šo nosaukumu. Tātad atkal sagriežamies atpakaļ pie teiksim, papīra bumbiņām un plēvīja ceļa, teiksim, tādā ziņā, ka, teiksim, šī bāze, uz kuras varētu, teiksim, izveidot šo konkrēto parādību, viņa eksistē, protams. Bet, teiksim, parādība, kas jau ir, teiksim, kā cilvēku konstrukcija, jau apzināta konstrukcija, teiksim, tātad pilnībā jau noformēts koncepts, ko mēs varam uztvert, tāda neeksistē. Bet uz tās bāzes mēs varam runāt, ka tāda eksistē, jā. Un tālāk mēs varam aizlikt atpakaļ, protams, it kā šo projekciju atpakaļ pagātnē un teikt, jā, tas ir līdzīgi arī varētu teikt ar dinozauriem. Tajā brīdī, kad viņi skraidīja apkārt, vai bija kāds, kas domāja, ka ir dinozauri pastāv. Jo katrai būtnei atkal varētu teikt, ka šis parādību loks katrai būtnei ir pilnīgi cits. Tas, ko mēs saucam par zemi, teiksim, mušas pasaulē nav tādas parādības. Viņas apziņā tāda parādība neeksistē. Un līdz ar to, ja nav kāda, teiksim, apziņa, priekš kuras, teiksim, zeme eksistē kā parādība, ko viņi spēj uztvērt, tad viņas nav. Līdz ar to ir nepieciešama kaut viena apziņa, kas uztver konkrēto parādību. Labi. Bet tas neaiziet kaut uz to mind-only skolu, uz to virzienu? Uz kuru? Nu, kad viss ir tikai prātā. Nē, redz, nē. Prasangika nenoliedz to, ka pastāv, teiksim, kaut kāds ārējais parādības, ja? Tikai prāts, viņš būtībā saka, ka, un patiesībā tā ļoti interesanti tēze faktiski, ka nav nekas cits, ir tikai prāta projekcijas, un būtībā tas, it kā man parādās, ka ir kaut kādi citi cilvēki, īstenībā tas ir manu prāta projekcijas. Nekā nav citi izņemot manu prātu. Bet tā problēma tas, ka ļoti ātri var ieslīdēt solipstiscismā, kas ir, teiksim, ka mēs esam tādā galīgā vientulībā, un tā problēma ir vēl, kā tad notiek miedarbība. Kā var notikt kaut kāda miedarbība. Protams, es varu teikt atkal, arī miedarbība ir tikai projekcijas. Bet tad tas kļūst drusku par tādu šizofrēnisku redzējumu, tad tas atkal jautājums ir tad, un tālāk, kādā veidā tad, teiksim, kaut ko darīt, kā kaut kāds cēloņu sek, teiksim, šīs miedarbības un visi šie procesi, es domāju, daudz problemātiskāk iznāk. Kā tas ir, teiksim, kad šīs ārējās realitātes neesamība, tas ir drusku sarežģītāks, un mēs varam tomēr lielākā budismu skola tomēr atzīst, ka ir ārējie fenomeni, ir ārējās parādības, un nosacīt, teiksim, ir iekšējās tas, kas, teiksim, atkal saistīts ar šo individuālo prāta plūsmu, un varbūt, teiksim, šo kompleto ķermeni. Labi, bet katrā ziņā, ja, teiksim, šie trīs galvenie, teiksim, budismā šie atkarīgās rašanās skaidrojumi, tas trešais, protams, ir sarežģītākais, jo tur patiesībā jāiet drusku secīgāk ir tādā ziņā cauri, teiksim, arī šīm zemāko skolu redzējumu, un katra nākošā skola, būtībā viņi pieliek kaut ko klāt jaunu, teiksim, kaut kādu papildus elementu, kas noliedz iepriekšējās skolas varbūt redzējumu, bet tas, kas it kā padara šo lietu arvien vairāk, teiksim, varētu teikt, uztveramāk, bet ja to neskatās secīgi, tad to patiesībā ir tiešām var nonākt līdz tam, kad arī, kas prasangikai bieži vien tiek pamests, ka viņi galējie nihilisti. Jo patiesībā viņi saka, ka viss ir atkarīgs no prāta, ka viss ir prāta būtībā marķēts, ka visas parādības rodas caur šo marķēšanu. Tātad nepieciešams, teiksim, ir objekts un ir prāts, jebkurā situācijā. Ja nav, teiksim, ja nav iespējams prāts bez objekta, un šajā situācijā varētu teikt arī pat kā parādība, bez šīs mentālās marķēšanas procesa, ja tātad iesaistīts, tad viņi arī nav iespējams viņas eksistence. Bet, nu labi, ja mēs ejam jau konkrētāk, tad šo atkarīgās rašanās 12 posmiem, tad tas ir tāds ļoti būtisks no tā viedokļa, ka tas apraksta šo samsāras šo darbību, tas apraksta, kā šīs traucējošās emocijas rada karmu, kā šie karmiskie potenciāli attīstās, teiksim, un kā viņi tiek aktivizēti, un kā mēs atkal nonākam tālāk pie jaunu karmisko potenciālu radīšanas, un kā tas aplis atkal noslēdzās. Patiesībā šeit, kur mēs redzam pie sienas, te ir tas, var teikt, dzīves ritenis, jā, saucamais, tad tā dzīves riteņa ārējais, ir kā tā šaurā daļa, viņi sastāv no 12 sektoriem, kas ir šī atkarīgās rašanās 12 posmu,
simboliskais apzīmējums. Es pieļauju, ka viņš dažkārt atšķirās reizi no reizes, bet, teiksim, pirmais ir tas posms, kas vajadzētu būt augšā pie tiem ilkņiem. Pirmais posms ir neziņa, un parasti tas šajos zīmēm tur vajadzētu būt attēlotam aklam cilvēkam, ka tuvāk sēdošie var apliecināt, ka tur ir kaut kas tāds. Jā, tur ir vīrs ar... Vīrs uz pieķis, vai ne? Jā, vīrs uz pieķi, tātad tas ir aklais ļaužs, kas mums šajā gadījumā tātad ir šis neziņas apzīmējums. Ja? Un šī neziņa, būtībā, kas ir interesanti arī, ka gan no sanskrita, ja skatās avidja, gan arī, teiksim, tibetiešu valodā marikpa, tad sanskritā tā ir tā, var teikt, noliedzošā, teiksim, partikula, un, teiksim, vidja, tas ir, teiksim, zināšana. Tātad atkal iznāk pretējs kaut kas zināšanai, ne, un latviešu valodā tas arī smuki ir nezināšana, vai ne, ir neziņu. Un, teiksim, arī tibetiešu valodā marikpa, ma ir, teiksim, tāda šī noliedzošā daļiņa, un rikpa ir, teiksim, ir zināšana, pat kā dažreiz tiek apzīmēt kā gudrība. Līdz ar to mēs varam uzreiz no šīs vārda etimoloģijas uztvērt, teiksim, to vienu būtisko domu, ka tas ir kaut kas pretējs zināšanai. Un tātad tā ir, neziņa, jā, vai nezināšana, un te mēs varam arī izmantot, teiksim, to, ka 2. gadsimta, teiksim, šis filozofs Vasubandhu, viņš slavens ar to, ka ir radījis šo vienu no Abhidharmas, teiksim, šiem tekstiem, jeb speciālās zināšanu tekstiem, Abhidharma košā, viņš definē šo neziņu kā ienaidnieku un nepatiesību. Un tas ir, liekas, tās diezgan dīvaina definīcija pirmajā acu uzmetienā, bet ja mēs drusku palūkojamies dziļāk, mēs arī saprotam, kāpēc. Kāpēc kā ienaidnieku? Ienaidnieku tāpēc, ka, ja mēs iedomājamies, ka mums ir draugs, mums var būt kaut kas, kas nav draugs. Pieņemsim galds. Galds mums nav draugs, vai ne, jebšu koks. Bet tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas savstarpēji izslēdzošs. Bet, ja mums ir ienaidnieks, tad ienaidnieks ir polāri pretējs draugam. Tātad, ienaidnieks nav vienkārši kaut kas neitrāls, ienaidnieks nav vienkārši ne tas, kas draugs, bet ienaidnieks ir izslēdzošs. Ja? Tātad viņš ir, teiksim, absolūti pretējs, teiksim, draugam. Līdzīgā veidā arī šeit mēs varam teikt, ka šī neziņa ir kaut kas pretējs zināšanai. Tātad tas ir atkal pretējs un izslēdzošs. Un nepatiesība, teiksim, atkal tas ir tādā ziņā, ka ja patiesi, teiksim, un nepatiesi, tie atkal ir divi savstarpēji tie pretpoli, tie savstarpēji izslēdzoši. Ja kaut kas ir patiesis, tad tas nav nepatiesis un otrādi. Un šajā situācijā tad atkal mēs nonākam pie tā, ka šī neziņa ir, teiksim, tātad pretēji un izslēdzoši, teiksim, zināšanai. Un tad, protams, mums atkal ir tālāks, var teikt, šīs neziņas iedalījums. Mēs varam runāt par divu veidu neziņu. Neziņu, tad, ko mēs attiecībā uz ko šī neziņa izpaužas. Un tas vienkāršākais, rupjākais līmenis savā ziņā ir šī neziņa attiecībā uz cēloņu un seku likumu. Un dēļ tā, ka mēs nezinām to, kāda veida darbības izraisa kāda veida rezultātus, respektīvi tas, kas budismā ir praktiski tā kā aksioma, mēs varam teikt, ka pozitīvas darbības nodrošina pozitīvus rezultātus. Parasti tas salīdzinājums ir, ja, teiksim, ja mēs iestādām burkāns, tad mums izaug burkānu un neizaug dilles. Un tas, teiksim, atkal ir, ka jābūt atkal šai ir saistība, ir sakarības starp cēloņu un sekām, un šajā gadījumā tātad pozitīvas darbības noved pie pozitīviem rezultātiem kādā ziņā. Teiksim, pozitīviem rezultātiem attiecībā uz mums pašiem, uz mūsu pašu pieredzi. Tas, respektīvi, nozīmē to, ka šodien es izdaru labu darbiņu, un pēc tam vēlāk šis labais darbiņš nobriest kā kaut kāds pozitīvas izjūtas man pašam. Šajā gadījumā mēs abstrahējamies no tā, kādu efektu tas atstāja uz citiem. Jo mēs patiesībā, tā ir atkal tā nenoteiktības lieta, ka vienalga, ko mēs veicam, mēs nekad nevaram būt 100% pārliecināti par rezultātu. Mēs varam būt tikai pārliecināti par savu motivāciju, mēs varam vēlēties to izpildīt kaut kādu lietu maksimāli labākajā veidā, bet kādu rezultātu tas radīs, teiksim, tam otram cilvēkam, mēs nespējam garantēt. Piemēram, mēs, nezinu,
uztaisam vakariņas kaut kādam cilvēkam, un viņš, pieksim, ņem aizrijās un nomirst, vai ne? Iepšu, pieksim, mēs uzdāvinām cilvēkam kaut kādu lielu naudas summu, un kāds slikts ļaušs ņem un viņi noslēp kaut ko dēļ šīs naudas, ja? Lai iegūtu šo naudu. Un tad atkal, mana motivācija nebija, lai šo cilvēku nogalinātu, ja? Es it kā labāko nodomu vadīts, faktiski viņam uzdāvināja naudu, bet šīs iegūma rezultātā viņš tiek nogalināts. Ja? Un tā kā es nevaru nekad garantēt, teiksim, to, kas notiks galā. Es varu tikai būt atbildīgs faktiski par savu daļu, un mana daļa ir kas? Mana daļa ir motivācija, kāpēc es to daru, un ko es vēlos it kā to panākt. Es cenšos maksimāli labi veikt šo darbību, bet kāds būs praktiskais rezultāts, tas vienmēr paliek drusku nezināmais moments. Lūk, un tāpēc arī šajā gadījumā, teiksim, par šo cēloņu seku likumu, tā problēma ir tas, ka šāda veida neziņa mūs tipiski novad pie zemām pārdzimšanām. Budisma atkal skatījumā, tātad atkal atgriežamies atpakaļ pie šī dzīves ritma, tātad apakšējās 3 sfēras, kas atbilstoši tā saucamā ēles sfēra un dzīvnieku un izsalkušo garu sfēru. Jebkurā gadījumā, teiksim, tās ir sfēras, kur ir nepatīkami dzīves apstākļi, kur ir dažāda veida ciešanas, daudz izteiktāks un spēcīgāks nekā cilvēku sfērā, un kur faktiski šīs iespējas izbaudīt laimi ir daudz mazākas. Un savukārt, teiksim, ja mēs esam rīkojušies saskaņā ar šo cēloņu un seku likumu, respektīvi mēs esam darījuši labus darbiņus, varbūt tomēr, bet ja tas ir bijis saistībā ar, vēl joprojām mēs visu laiku šīs neziņas ietvarā, tad tas mums novedīs pie labām pārdzimšanām. Labām pārdzimšanām atkal budismu skatījumā tas ir tātad 3 augstākās sfēras, kas ir dievi, pusdievi un cilvēki, tātad respektīvi labi dzīves apstākļi. 2 augstākajās sfērās vispār pat vārds ciešana, šīs fiziskās ciešanas ir ciešanas vispār nav. Tur tātad ir iespējama tikai neitrāla vai patīkami baudas sajūta, vienalga, kā mēs to saucam. Tā kā tas ir tas, pie kā mums noved šāda veida zināšana vai nezināšana. Bet tā neziņa, par kuru mēs runājam pirmajā posmā, viņa neatiecās uz šo, viņa attiecās uz dziļāku būtību. Un šajā dziļākajā būtībā, ja mēs tā skatītos, tad šī zināšana jau tiktu definēta savādāk, jo tā būtu lietu galējās dabas, vai lietu un parādību galējās dabas izpratne. Un atbilstoši neziņa būtu pretējs tam. Tātad šo lietu un parādību galējās dabas nezināšana, jebši vēl precīzāk, šajā gadījumā tā ir kļūdaina koncepcija, tā ir aktīva, nepareiza zināšana. Mums šķiet, ka mēs zinām, mums ir, teiksim, projekcijas, mums lietas un parādības parādās tādos neiespējams eksistences veidos, un mēs tam ticam. Mēs ticam, ka lietas ir pašas par sevi neatkarīgas no savas puses eksistējošas, ka nav šīs, teiksim, daudzās, teiksim, atkarības, teiksim, saites, kuras mēs tiešā veidā neredzam. Un līdz ar to tas ir tas, kā mēs esam pieraduši reaģēt, un līdz ar to būtībā mums ir izkropļota uztvere. Mums ir nepareiza zināšana, mums ir nepareiza koncepcija, un līdz ar to caur šo koncepciju skatoties arī rodās visas mūsu pārējās problēmas, jo tās līdz ar to mēs uztveram arī, pirmais jau kas, ka mēs uztveram sevi, es, kā kaut ko vienu, teiksim, kas ir nodalīts no pārējā, no ārējā. Šis es eksistē no savas puses, un līdz ar to, teiksim, tikko tas mēs esam to uztvēruši, mēs to tā esam sapratuši, tā mēs esam ļoti pieķērušies šim savam es, un mēs sākam šo es, teiksim, logošanu. Tādā ziņā, ka mēs cenšamies nodrošināt šo es ar visām iespējamām un neiespējamām, teiksim, šiem baudām, patikumu, mēs cenšamies izvairīties no jebkura veida ciešanām. Neskatoties uz to, ka, teiksim, līdz ar to tas, kas ir ārējais, tas, kas ir cits, tas ir sekundārs, un, teiksim, labākajā gadījumā, ja tas mums netraucē, mēs to ignorējam. Ja tas kaut kādā veidā mūs apdraud, šķietami vai reāli, mēs cenšamies no tā atbrīvoties. Tātad tur jau mēs sākam darbināt, teiksim, mums parādās ļoti aktīvi jau šīs visas veida traucējošās emocijas, un tāpēc arī vienmēr tiek teikts, ka šī neziņa ir šī ir samsāras sakne, jo tā ir kā augsne, tā ir kā, teiksim, avots, no kura pēc tam rodās visas pārējās traucējošās emocijas. Kas ir šī, teiksim, tur naidīgums un greizsirdība, lepnums,
Un pieķeršanās, viss šīs, teiksim, šīs traucējošās emocijas izriet no šī nepareizā uztveres veida. Un līdz ar to arī, teiksim, tad atkal zālīts pret šo ir tikai tas, ja mums ir pareiza šī realitātes izpratne, un līdz ar to mēs varam to izskaust tikai caur šo tukšumu izpratni. Un tukšumu izpratni vienkārši reāli pasaka, ka realitāte, ka lietas un parādības ir tukšas no šiem neiespējamiem eksistences veidiem, ka lietas patiesībā viņas neeksistē tā, kā viņas mums šķiet, ka viņi eksistē. Un tas ir tas, teiksim, pamats, un līdz ar to arī, teiksim, ja mēs skatāmies šo 12 atkarīgās rašanās posmus, tad ir parasti teiks, ka šīs meditācija, ko mēs skatāmies no šajā brīdī, tas ir tas, kā šīs traucējošās emocijas, sākot jau no neziņas, kā viņas rada šo ciklisko eksistenci, bet ja mēs meditējam pretējā veidā, respektīvi, ja mēs domājam, teiksim, kā iznīcināt, teiksim, šo mehānismu, kas mūs notur samsāriskajā eksistencē, tad mēs arī saprotam, ka pirmkārt mums ir jāiznīcina, teiksim, tās cēlonis, kas to darbina, un līdz ar to mēs atkal ejam atpakaļ posmu pa posmam, domāju, teiksim, ja nav, teiksim, šī posma, tad atbilstoši nevar būt, lai izskaustu šo posmu, mums jāizskauž šī posma cēlonis, kas ir iepriekšējais posms. Un atkal tad mēs līdz ar to atgriežamies atpakaļ beigās līdz neziņai, ka patiesībā, ja mēs neizskaužam neziņu, tad mums ir ļoti grūti faktiski šo mehānismu boikotēt un šo mehānismu kaut kādā veidā izjaukt. Un līdz ar to, teiksim, šis mainot šo aizvietojot būtībā šo neziņu ar zināšanu, būtībā viss mehānisms revolucionāri tiek mainīts, un mums vairāk nav, teiksim, mehānisms, kas mūs notur samsārā. Patiesībā mēs vairs nerunātu šajā gadījumā par šo atkarīgās rašanās 12 posmiem, jo šie atkarīgās rašanās 12 posmi specifiski apraksta samsārisko eksistenci, samsāriskās pārdzimšanas. Lūk, tad otrais posms, kas seko aiz neziņas, ir tā saucamie, dažkārt viņi sauc par kompozicionāliem faktoriem, bet vienkāršāk runājot, šajā gadījumā mēs runājam par karmu. Un tie, kas atkal ir tuvāk, tie varētu ievērot, ka tur vajadzētu būt podniekam. Ir kaut kas tāds. Ar ripu kaut kāds pods tur priekšā parasti tā tiek zīmēts. Reisiem. Pa labu uz leju. Puse rādītājs. Jā, kur ķepa tur virsū. Tu viņš zem koka tu kaut ko dara. Koka? Jā, ir tur podnieks. Jā, viss kārtībā. Pagaidām esam vēl joprojām uz pareizās kārtas, vai ne? Tas es maz priecē, kad mēs neesam nobīdījušies visam radikāli. Jā. Lūk, kāpēc, teiksim, šajā gadījumā būtībā tie ir faktori vai darbības, kas jau izriet no šīs neziņas stimulētajām traucējošām emocijām. Un šeit atkal runājot par šīm darbībām, mums iespējams ir gan prāta, gan runas, gan ķermeņa darbības. Un tas atbilstoši, teiksim, tātad nosaka rada šos karmiskos potenciālus. Būtībā tas ir mehānisms, kā tiek radīts šis karmiskais potenciāls. Un atkal runājot par karmu, karma ir milzīga, liela un plaša tēma, kur faktiski var dažādos virzienos attīstīt, bet šeit varbūt mums šausmīgi plaši mēs neiesim detaļās, vienkārši runājot tā pavisam virspusēji, viņu var iedalīt divos lielās, teiksim, sadaļās, ir, teiksim, var teikt, nosacīti pozitīvi un nosacīti negatīvi. Pozitīvi atkal tādā ziņā, ko nozīmē pozitīvi, tā ir karma, kas ir radusies tātad šo, varētu teikt, pozitīvo darbību rezultātā, un kas noved, teiksim, pie priekš mums pašiem pozitīviem samsāriskiem rezultātiem. Un šo pozitīvo karmu savukārt atkal var iedalīt divos, teiksim, galvenajos šajos sadalījumos. Vienu varētu nosaukt tā kā nopelnu karma, kas nozīmēs vienkārši labas un patīkamas pārdzimšanas tā saucamajā vēlmes sfērā. Nu, būtībā budismā tātad viss lielā pasaule iedalīta, teiksim, varētu teikt šajās 6 sfērās, bet, teiksim, vēl viens skatījums ir, teiksim, ka mēs iedalām 3 sfērās, tātad apakšā zemākā ir, teiksim, tā saucamā vēlmu sfēra, kurā arī mēs mitināmies. Tas ir šī sfēra, kur dominē pieķeršanās, var teikt, pie rupjiem šiem stimulējošiem objektiem, jā, tā kā tas ir
skati, skaņas, smaržas, taustas izjūtas. Tas ir tas, kam mēs visu laiku skrienam pakaļ, ko mēs visu laiku cenšamies maksimizēt, ko mēs cenšamies gūt patīkamās izjūtas caur šiem. Un tad ir, teiksim, divas augstākās sfēras, ir saucamā formu sfēra un bezformu sfēra, kur šīs būtnes nonāk ar šīs tā saucamās negrozāmās kārmas palīdzību. Šī negrozāmā kārma, vienkāršot runājot, to iegūst dažāda veida meditācijās, panākot spēcīgu koncentrāciju, kad mēs meditējam par šīm sfērām, un tā rezultātā mēs atbrīvojamies no pieķeršanās pie vēlmju sfēras. Mēs atbrīvojamies no pieķeršanās pie skatiem, skaņām, garšām, taustas izjūtām, un mēs iegūstam līdz ar to, teiksim, formu sfērā. Mums vēl ir formas, kas tiek teikts, ka tās ir daudz skaistākas nekā, teiksim, kādas iespējamās formas, teiksim, šajā vēlmu sfērā. Un bezformu sfērā mēs esam vienkārši jau, šis prāts ir vienkārši, varētu teikt, šajā meditatīvajā absorpcijā, un viņam pat nav ķermeņa, nav nepieciešamības pēc ķermeņa. Tie ir atkal šie ilgi dzīvojošie dievi, kā dažkārt tiek minēts, tie, kas atcerās šos perfektās, pilnīgās cilvēciskās pārdzimšanas šos parametrus. Viens no parametriem ir no šiem 8, teiksim, šiem varētu teikt, sasniegumiem, tas, ka mēs neesam piedzimuši kā ilgdzīvojošie dievi. Šie ilgdzīvojošie dievi, šie, teiksim, saucamajās šajās absorpcijās mītošās būtnes, kuras var teikt, tiek teikts, ka viņām ir tikai viena doma, es piedzimstu, pēc tam ir milzīgs garš, teiksim, šīs absorpcijas periods, kas var ilgt miljardu gadus, kur viņam faktiski nav nekādu šo gaidām, jo vienkārši viens pilnīgs miers, absolūts, teiksim, tāds, bez kādiem satraukumiem, bez kādām problēmām, bez nekā tāda. Un beigās es mirstu, vai ne, teiksim, otra doma, vai ne, kas ir, teiksim, būtībā šīs divas domas. Kaut kā īstenībā, ja tiešām tas tā ir, tad tā sliktā ziņa varbūt ir tā, ka mēs jau, ja nav mums nekādas, teiksim, šīs izšķiršanas, ja mums nav nekādu šo objektu, ko mēs apzināmies, ir kā, un mēs vienkārši varētu teikt, ir tāds tukšums priekšā, tad faktiski mēs jau būtībā iznāk tā, es dzimstu un es mirstu, un faktiski to, kas ir pa starpu noticis, es jau nepiefiksēju, jo laika plūdumu es nepiefiksēju, jo laika plūdumu es var piefiksēt tikai, ja kaut kas mainās, un šajā gadījumā līdz ar to, kas varbūt tur ir miljārdus gadu pa vidu pagājuši, to es nepiefiksēju. Es varu redzēt tikai pēc tam, vēlāk varbūt pēc ārējām izmaiņām. Bet varbūt tas nav tik šausmīgi būtiski, un šajā gadījumā vienkārši ir tas, ka runājot par šo pozitīvo kārmu, tātad atkal, jo tiek uzskatīts, ka tas ir tomēr tā ir pozitīva karma, ja mēs piedzimstam šajā sfērā, jo šajā sfērā mums nav ciešana. Tātad arī šī neizkustināmā karma, tāpēc viņa neizkustināma, tāpēc, ja mēs esam meditējuši, mēs esam sasnieguši šo koncentrāciju, tad nākošā mums pārdzimšana būs šajā atbilstošajā koncentrācijā. Ja, tātad mēs esot kā cilvēks, mēs meditējam par šo konkrēto, teiksim, stāvokli. Ja mēs pamanāmies sasniegt šo atbilstošo koncentrāciju, kas nozīmē pilnīgu atbrīvošanos no šīm visām traucējošajām emocijām, kas mūs piesaista pie vēlmju sfēras objektiem, tad līdz ar to mēs nonākam atbilstošajā augstākajās bezformas. Tas nozīmē, bet viņi taču atkrīt pēc tam atpakaļ. Tas nozīmē, viņi pazaudē to savu vienpunktīgo koncentrēšanos. Tā vienpunktīgā koncentrēšanās, tas nenozīmē, ka es vienreiz viņu ieguvu un tad... Nē, absolūti. Jo tā problēma kas, ka vienkārši, atkal tas tiek skaitīts būtībā šīs karmiskās bilances ietvaros, ja, jo es esmu sasniedzu šo vienpunktīgo koncentrāciju, es esmu uzkrājis kaut kādu milzīgu, ar to es esmu uzkrājis milzīgu pozitīvās karmas krājumu. Un kamēr šis pozitīvās karmas krājums valkās, un tiek teikts, ka es izšķiežu milzīgi patiesībā potenciāli uz to, tik labi ir, tik viss ir kārtībā, tik ilgi es esmu šajā meditatīvā absorpcijā. Un kad viņš ir beidzies, es vienkārši var teikt izkrītu ārā no viņas. Un pēkšņi atmostos, pieņemsim kaut kādā, nezinu, elasfērā, piemēram, kas ir diezgan, es domāju, tad šokēša lieta. Un tiek arī teiks, ka katrs no mums patiesībā ir neskaitāms reizes bijis šajā situācijā. Mēs esam arī tam visam gājuši cauri. Neskaitāms reizes mēs esam iepriekš sasnieguši arī, teiksim, šo mierīgo pastāvēšanu, jeb šamatas stāvokli, ja? Un mēs esam viņu atkal zaudējuši. Mēs esam atkal šajā procesā pazaudējuši. Mēs neesam viņu pamanījušies kaut kādā veidā nostiprināt.
Tāpēc tas ir tas ir, teiksim, tāds, bet tā problēma ir, kas šajā situācijā tas, ka ir viegli šo stāvokli sajaukt ar atbrīvošanos. Un tāpēc arī daudzos gadījumos tas ir, protams, atkal no budismu viedokļa skatoties, jo ieteiksim atbilstoši atkal citas nebudismu mācības, kuras saka, ka tas ir veids, kā mēs sasniedzam atbrīvošanos. Mēs meditējam par šo, teiksim, konkrētājām šīm koncentrācijām, cik tas ir skaisti, cik tas ir mierīgs, cik tas ir jauki. Mēs ieguldam tur tiešām kārtīgas pūles un mēs attīstam šo koncentrāciju ar lielām pūlēm ilgā laika periodā un viss ir kārtībā. Bet tas jautājums ir tas, ka diemžēl tā problēma tas, ka mēs neredzam, ja mums nav, teiksim, atbilstoši, varētu teikt, Budas līmeņa gaišredzības, ka mēs varam redzēt tik tālu, kur beidzās tā viņa pozitīvā karma, tad, kur viņa izkrīt ārā, tad mums varētu šķist, ka tā ir atbrīvošanās, jo tur mēs redzam tikai šo jauko pozitīvo stāvokli mierīgo. Tā kā tas ir tāds, un vienmēr tiek teikts, ka nevajadzētu ļauties šim vilinājumam, jo tas ir, teiksim, tāds ļoti dārgs prieks, karmiskā izteiksmē, jo tas ir vienkārši tā kā, tas salīdzinājums ir tāds, ka mēs iztērējam visus savus dzīves ietaupījumus vienam dzērienam bārā, ne, teiksim, pēc tam, mēs tajā brīdī nedomājam, kas būs pēc tam, bet pēc tam nekas labs nebūs, nekā tas ir tāds atkal. Ja tas sanāk tā, ja neziņas pretinieks ir ziņa, ja? Zināšanas. Ja ir perfekta zināšanas, tad nekad neradīs negatīvu karmu. Jā. Tikko mēs esam to dabūjuši, tas ir, ka mēs esam sasnieguši it kā to redzēšanas ceļu, ja, saucamā. Mēs esam tiešā veidā ieraudzījuši tukšumu, ja mēs esam tiešā veidā apjēguši atkarīgo rašanos, tad mēs varam teikt, ka no tā brīža mēs vairs neradām vispār, teiksim, šo karmu, ne pozitīvu, ne negatīvu, jo karma šajā izteiksmē ir tas, kas mūs piesien cikliskā eksistencē, bet tas nenozīmē, ka mums vēl, teiksim, nenobriest, teiksim, iepriekšējā karma. Mēs neesam vēl atbrīvoti. Mēs neesam atbrīvoti būtni, neskatoties to, ka mēs esam ārļa būtni, mēs esam it kā augstāka būtne. Jo, lai atbrīvotos, mums ir pilnībā, lai atbrīvotos no cikliskās eksistences pilnībā neatgriezas, mums jāatbrīvojas no visām traucējušām emocijām. Un tas, ka mēs, teiksim, šajā brīdī mēs esam vienreiz, teiksim, varbūt, ja, teiksim, atrodoties šajā meditatīvajā līdzsvarā, mums nav, teiksim, ne šīs, teiksim, varētu teikt, neziņas radīto halucināciju parādīšanās, ne arī ticēšanas viņām. Bet pēc tā, kad mēs izejam no viņas ārā, mums vairs nav ticēšanas viņām, jo mēs esam redzējuši, ka patiesībā tas neatbilst nekam reālam. Bet tās halucinācijas, varētu teikt, ja projekcijas mums atkal rādās. Mums var teikt, lietas atkal rādās, ka viņas pastāv pašas par sevi no savas puses, un līdz ar to tāpēc, ka mēs ejam pēc šīs, varētu teikt, viņas to sauc par redzēšanas taku, mēs ejam garu ceļu vēl, teiksim, parasti tas ir divas neskaitāmās mūžības, ko mēs pavadām uz šīs meditācijas, to sauc par meditācijas ceļu, kur mēs atkārtot atkal meditējam par tukšumu, un būtībā ar to mēs izskaužam ar vien smalkākus un smalkākus šos neziņas līmeņus, jo to pirmo piegāju mēs esam izskauduši visas iegūtās, teiksim, šīs neziņas līmeņus. Neziņa atkal viņa dalās, teiksim, iegūtā un iedzimtā, ja tā varētu teikt, innate, tā kā iedzimtā faktiski, ja, un, teiksim, mēs esam izskauduši visu, ko mēs esam iegūto, mēs esam apcirtuši varbūt arī šos iedzimtās neziņas rupjākos līmeņus, bet smalkākie līmeņi palikuši. Un tos parasti tiek salīdzināts tā kā ar drēbi mazgāšanu, ja, teiksim, ja mums ir kaut kāds, teiksim, riktīgi, tur, teiksim, dubļains dēbs, to it kā salīdzinoši viegli izmazgāt uzreiz. Bet, ja mums ir, teiksim, kaut kāds eļļas trēps, un tad to dabūt ārā, kas ir smalkāks īstenībā nekā šie baigie dubļi, tad tam mums ir vajadzīgs vairāk laika patiesībā un enerģijas, un būtībā visvairāk enerģijas mums aiziet, mēs patērējam atbrīvoties no smalkākajiem šiem piesārņojumiem, un smalkākais šis neziņas piesārņojums ir tieši šīs, ka lietas parādās, it kā esam no savas puses.